Jā, sākam ierakstu, runājām, kā jau te mēs redzam, peace plan pushed by US, by Trump, tātad pa miera plānu, kas tiek stumts no Savienoto valstu puses, lai Ukraina parakstītu, lai Eiropa piekristu, lai Eiropa vēl izpildītu, nezinu, kādas tās prasības, to visu šajā īsajā pat es nepaspēšu pieskarties, bet tas ir viss ir zināms. Kāds spiediens no ASV puses ir gan uz Ukrainu, uz Ukrainas prezidentu Zeļinski, gan uz Eiropu. Kaut gan Eiropa ir saņēmusies un sparīgi taisa savas kontra priekšlikumu un versiju visam šim, ko Trumps dara, bet tas viss tiek darīts tādā izskatā, it kā tas lielais miernesis būtu Trumps, un viss tiek tā darīts tā kā klanoties Trumpam un bezmaz pēcpus viņam bučājot un visādi, cik viņš ir dišs mierplānis, bet viņam lūk daži punkti nav pareizi un Eiropa tur grib iespraukties un tas viss ir diezgan šausmīgi. Un tā mums ir sava versija paskatīties, kas tad īsti notiek. Kas notiek? Un ja mēs paskatāmies tajā miera plānā, divus jau ierakstījām mēs video, tajā miera plānā skaidri redzams, ka tas nāk no Krievijas, tas ir Krievu valodām, visi tur tādi jocīgi skaidrojumi, kāpēc tas ir Krievu un it kā Krievu, bet tomēr tas ir miera plāns un viss kaut kas un atsakās ieskatīties kaut kādās skaidrās norādēs, kas tad īsti notiek. Un mums ir sagatavots tāds īsts materiāls, un kas balstās uz, uz, uz materiāliem, kas jau internetā jau figurē visādi dažādos variantos, bet jau ir parādās redzami tās versijas, kas tad īsti notiek, kas tas miera plāns ir. Vispirms jau, kur tas miera plāns ir tapis. Un šeit mums ir skaidra nostāja, kur tas miera plāns ir tapis. Mēs zinām, ka Trumps neizlaiž nevienu savu golfa spēli, kas viņam tur ir nedēļas nogalē, tur kurā nu vietā es to pat neminēšu. Man tas neinteresē, dziļi neinteresē. Man interesē pats fakts, kas notiek tajās saucamajos golfa spēļu norises pasākumos, kas tas ir tas golfa korts, kur notiek un kas viņš ir īstenībā. Vai tā ir vienkārši spēļu vieta, kur tur kaut kādi, nu lai Trumpa draugi, labi, lai Trumpa draugi un dižais prezidents atpūšās, bet kas tur patiesībā notiek? Patiesībā tur notiek pavisam cits. Visa reālā politika tiek konstruēta un būvēta tikai un vienīgi šajā vietā. Un Trumpam šī vieta ir, kur tikties ar viņa tiem īstajiem domu biedriem, un tie domu biedri ir, kas kopā veido šajā golfa klubā, ko mēs esam nosaukuši Golf Court House of Representatives. Tad nevis Savienotās valstis vairāk nepārvaldīs House of Representatives, nu tur vēl kaut kāds tur kongress, bet Trumpa Golf Court House of Representatives. Un kas tie reprezentatīvs ir? Tie ir no Krievijas spēcdienesta pārstāvji, un šie spēcdienesta pārstāvji kopā ar
Trumpu kombinē un ko viņi kombinē. Un tagad ir tā bilde, ko mēs drīkstam ieraudzīt, kas notiek kopš 20. janvāra, kā ir Trumps stājies savā ofisā. Viņš nav izlaists šīs golfspēles, un tajās ir viss tā politika tapusi un darināta. Un kas tad tur tiek darināts? Un mēs redzam, tur ir tas miera plāns. Kas tad patiesībā ir šis Trumpa miera plāns, ko Trumps tik sirsnīgi grib uzspiest Ukrainai? Grib uzspiest Ukrainai un grib uzspiest Eiropai. Un kāpēc viņš ir tik draudzīgs vienmēr ar Putinu, un tur viņa miera plānā nav nekāda prasību pret Putinu, viss tiek spiests un prasīts no Ukrainas, un prezidents tiek pazemots un tiek apņirkts un visādi, un uz viņu izdarīts spiediens un visādas izrīcības notiek, kas aiz visa tā slēpjās. Bet kas aiz viss tā slēpjās, tas jau atklājas aizvien skaidrāk un skaidrāk. Aiz visa tā slēpjās, ka ne jau tagad Ameriku pārvaldīs vairs prezidenta ofis, bet Ameriku pārvaldīs šis jaunais orgāns, Gulf Court House of Representatives, tur ir pamatā Puķina ļaudis, ne jau pats Puķins tur ir, bet viņa spēcdienestu pārstāvji. Un kas tad tur nav? Tajā iestādē noteikti nav. Viss ir izdzīti ārā no, kas varētu būt tie, kas nosūtīja kaut kādas ziņas spēcdienestiem ASV. Tur visi tie ir iztīrīti ārā. Tur nav neviena persona, kas varētu viņus nostučīt vai šļiķi, kā krievis saka, viņus nodot un noteikti viņu maga ļaudis, tur diez vai ir iespēja viņiem tur būt klāt, jo tie ir pa daudz nedroši. Tie drošākie cilvēki ir no Krievijas. Kāpēc tie ir no Krievijas tie drošākie? Jo tie neko nemold. Viņi ir Puķina ļaužu pakļautībā, viņiem aizbāstas mutis, neko no viņiem nekas noplūst nevar. Ko gan noteikti noplūst. Citu valsts pēcdienas varbūt uzzina, kas tur notiek. Bet tas ir ārkārtīgi grūti, jo tur tas Krieviem viss tā kā maisā, tur viss iebāsts un tur neko netiek klāt, kas tur viss ir lielā slepenībā un lielā drošībā, un tur visi tie darījumi, ko Trumps ar Puķina ļaudīm tur kārto, un to miera plānu, ka tagad visus tos 28 punktus, un tāpēc tas miera plāns arī ir tāds, kāds viņš ir. Viņš ir krievu valodā, un pēc tam viņš ir tulkots angļu valodā, bet skaidri redzams, ka tas angļu tulkojums ir tāds pats redzams, ka no krievu valodas tulkots, ka tur tas Dmitrijs, vai tas Dmitrijevs tulkojas, vai kāds cits tur krievu diplomāts, kas tur māca angļu valodu, bet viņš nemāk izvairīties no tā, ka viņa valoda būtu pilnā ar rusicismiem. Un top miera plāns. Kāds tad tas miera plāns ir? Tur ir patiesībā tā Ukrainas nodevības plāns. Bet vēl, lai Eiropu pakļautu, lai sašķobītu, lai sagrautu Eiropas pretošanos Amerikas gribai, lai Eiropu pakļautu gan finansiāli, vispirms jau finansiāli ar savu milzīgo ekonomisko industriālo pārsvaru pasaulē. ASV tagad nospiedīs Eiropu uz ceļiem, bet kā to bildi, kas tur beigās tai bildē ir jāiznāk. Un lūk, tā bildē, kas jāiznāk, ir ļoti skaidri un vienkārši te uzrakstīts 3-4 rindās. Trumps un Putins veido mieru, peace through partition. Patiesībā tas ir līgums, kā sašķelt Eiropu
Un vispirms tiek nodota Ukraina, sagrauta, atdota Puķinam aprīšanai, pilnīgi iznīcībai. Ukrainas valsts izzudīs no zemes virs, to Putins iznīcinās, bet kas būs ar Eiropu? Eiropa gaida kaut kas labāks? Nē, Eiropa arī tiks sadalīta, saplosīta divās daļās, kur valdīs Amerika kopā ar Putinu, bet ne jau tā Amerika, ko mēs to redzējām vakar, demokrātijas balsta Amerika, bet pavisam cita Amerika, kuru pārvaldīs Trumps un viņa tā saucamais Gulf Code House of Representatives. Krievi ar amerikāņiem valdīs kopīgā vienā. Un kas tur valdīs? Valdīs pamatā Amerika. Trumps atklāti parāda, ka viņi neinteresē Ameriku, viņi interesē nauda tikai. Un tad kādā veidā padarīt Make Great America again? Viņa formula nav Make Great America again. Viņa formula ir make great with money, with use of money. Make money priekšpusē Amerikas interesēm, make money, bet tas tāda pat formula priekšā arī Putinam, un te mēs ieraugam, kāpēc ir šī kopība abiem tik sirsnīga, Trumpam un Putinam. Putins visu, viņš pārdeva uz Krieviju, lai tikai iegūtu naudu, bagātību, un tas ir priekš, un visu to Krievijas tautu iebāzt kaut kur tur, nobendēt Ukrainas karā un nobendēt, lai pēc tam karotu ar Eiropu. Viņam paredzēts karot, viņa neinteresē, viņa interesē nauda, bagātība, un Trumpa tāpat interesē nauda, bagātība un sagraut un pasaulē valdīt. Un visi tie vaiprātīgie plāni. Visi tie vaiprātīgie plāni, no kurienes viņi visi rodās, bet tie vaiprātīgie plāni viņus pamazām noved pie tā. Vaiprātīgie plāni noved viņiem jau varētu būt arī kaut kāds cits izvēles tam pašam Trumpam. Viņš varētu tur kaut ko tur kombinēt kaut kā citādāk, bet viņa stāvoklis Amerikā ir tik vājš, un viņi republikāni grib viņu palikt pie varas. Un te tos punktus jau es iepriekš uzrakstīju, kas ir tie Trumpa vājie punkti, kāpēc viņš veļas šajā bezdibenī, jo tie Epsteina faili tiks atklāti, republikāņi zaudēja vēlēšanās, smaga notiek šķeltniecība, tā Trumpa tajā mierneša plāns tur netika sekmīgi virzās, tur viņš tur nezin kādas miera peacekeeping kampaņas tur veids, bet viņam tik veikli nemaz nesanāk, un arī šī kampaņa, ko viņš ar Ukraiņu grib taisīt, izskatās, ka viņam tur īsti nekas neizdodas kā miernesis. Un tas viss Trumpu ved pretī tam, lai sagrābtu varu, lai nezaudētu. Viņam slīd vara no rokas, viņam draud, kas viņam draud, impeachment, šitas te, ko visā pasaulē jau izplatās. Article 2, Section 4, tas, ka viņš var tikt, impeachments var notikt viņam kā nodevējam, un ja viņš kā nodevējs tiek tiesāts, tad viņš var nonākt arī uz elektriskā krēsla. Tas viss viņam rēgojas acis priekšā. Tas viss ir reāli. Un tāpēc, ko tad jādara? Jāsagrāb vara tik tā, lai tā vara tagad pārietu viņa rokās. Un kā to darīt? Tad viņi kopā ar Putinu sagrābs, ja viņš sagrābs pusi Eiropu un tā milzīgas bagātības sasolīs Amerikai, varbūt tos amerikāņus var apmuļķot to milzīgo, fantastisko bagātību. Un tas Puķins viņam kalpos kā
kā tas kaut kāds asins suns, kas plosīs Eiropu, un viņi tur, nu, tas plāns jau bija patiesībā, viņš ir vaiprātīgs un nereāls, bet ar tam trakajam viņiem jau nav izējas. Tur ir tas viss jau ir tas, ka viņi gāžās tajā grāvī, tāpēc, ka viņiem nav izējas. Viņi jau varētu izdomāt kādu normālāku ceļu, kā valdniekiem turpināt valdīt, bet viņi paši šo ceļu nogriež un viņi veļas grāvī, kur viņiem jākļūst aizvien asiņainākiem, aizvien dulākiem, aizvien neierobežotāku varu sagrābjot un tajā virzienā. Viņiem nav izvēles kaut kādā, Puķinam jau sen tā izvēle pazuda, tas jau tur 20 gadus atpakaļ, bet Trumpam tā izvēle tikai tagad sāk izslīdēt no nagiem, bet tagad Trumps aizvien straujāk un enerģiskāk nokļūst Puķina ietekmē, un beidzot viņiem jānonāk pie tā, ka viņi būs abi vienādi. Šis jau tikai sākums ir Trumps un Puķins bruks tagad Eiropai virsū. Tas jau tikai sākums. Kas pēc tam? Tas pēc tam, ka viņi būs viens imperators, viens beigās jau, protams, var iznākt tā, ka tas vienkārši novadīs tāpat kā Staļins ar Hitleru. Viņiem jau arī kaut kas tur bija, kaut kādi tur plāni, kā viņi visi tur jau Ribbentrop-Molotov pakts ir tieši pēc šīs pašas formulas, kā šī. Tagad viņi sadalīs Eiropu, bet redz, Staļins ar Hitleru ielēca viens otram sprandā. Ja Hitlers nebūtu paspējis, Staļins būtu uzbrucis Hitleram, bet Hitlers paspēja pirmais, viņš uzbruka pirmais, un tas iespējams būs tāpat, kurš pamanīsies, vai nu Putins pirmais bruks Trumpam, vai Trumps Puķinam, viss tā vēsture taisās atgriezties, jo tā šī imperatora schēma, divi gabali valdīs pasaulē, viņa droši vien, ka viņi nestrādā, viņam vienam vai otram ir jānoslaktē, jāuzvar. Nu tā mēs nonākam, un tāpēc ir šīs es jautāju te tālāk, lai ātri nobeigtu, kā tas plāns Trumpa, ka viņš tagad izveidos šito tekojas. Tas ir mans nosaukums, House of Representatives, bet es atspoguļo to ideju, kāds varētu būt, un es runāju ar Groku, un arī ar ChatGPT man kaut ko tā vājāk, bet Groks man ļoti labi atbildēja, un te man ir Groka, un arī Groka attēli, kā tad izskatīsies šie lūk pazemes tie bunkuri, kuros būs tagad šī jaunā valdība pazemes, tas House of Representatives, nevis tā oficiālā, bet tā, kas taps tās vietā neoficiālā, izaugusi no tā golf korta, visas tās padarīšanas, un reku, te ir tās ļoti smukas bildes, ko Groks uzīmē, un arī teksti interesanti, ko viņš to visu apraksta. Lūk, nu, te ir interesantas lietas, mēs varam lasīt, skatīties, bet, nu, tas ir tādas pārskati, bet tie notikumi attīstās tik strauji, ka viens no tiem risinājumiem tomēr varētu būt, ka amerikāņi kaut kā atradīs ceļu un tomēr šo te slimo savu Neronu, kā Romā bija tas vaiprātīgais Nerons, un daži imperatoriem bija līdzīgi tam Neronam, kas galu galā tomēr dabūja galu. Neko viņi nepanāca savā vaiprātīgām politikā, tāpat arī Trumpam gaida, ka viņu, nu jā, kā nodevēja, viņu var uzsēdināt uz elektriskā krēsla. Varbūt labākais risinājums ir, ka viņš nobeidz tā nevis apkaunojoši, ko viņš gatavojas ar Putinu pavisam iemest sevi ellē ar šo savu plānu valdīt pār Eiropu. Nu jā, tad mēs ar to arī varam palikt un to arī varam nobeigt šo te